vēlas to darīt. Un viņa gadījumā nekas vēl nav beidzies, ir iespējas palielināt gūto vārtu skaitu vai vēl kādu rezultatīvo piespēli nopelnīt. Starp citu, būtu arī interesanti, ja RFS nopelnītu 11 metru soda sitienu. Es domāju, ka būtu vērtīgi pašam ikauniekam rehabilitēties par to šāvienu pāri vārtiem Andora Laveljā. Vispār tā filozofija, jo var aizrunāties līdz tam, ka ikaunieks šodien īpaši motivēts pret Santa Coloma, jo jūtas vainīgs par neizmantoto iespēju. Ar pendeli jau Andorā faktiski pielikt punktu šim duelim, tas 2-0 tomēr saglabāja mūsos tādu nelielu nedrošības sajūtu, 3-0 būtu citādi. Un šodien ikaunieks ar uzviju, tiešām milzīgu uzviju, revanšējas par savu mazo neveiksmīti Andorā. Ja katrs futbols par nerealizēto 11 metru soda sitienu nākamajā spēlē gūtu 3 vārtus puslaikā, tad tā būtu recepte, kā darīt un kāds speciāls sāktu sist 11 metrniekus garām. Šobrīd arī varam paspekulēt, jo interesanti, kāda ir hierarhija tieši uz 11 metru soda sitienu izpildīšanu. Ja arī Žiga Lipušķiks, atceramies, šovasar nerealizēja pret Rīga FC derbijā 11 metru soda sitienu. Ikaunieks tagad arī neiesitā, tur varētu būt laba dīlēma, kurš tad sitīs, ja šāda iespēja radīsies. Uzliek abas rokas uz pleciem Viktoram Osuagu, Andoras komandas spēlētājs Jusefs El Gazui. 4. dzeltenā viņam Eirokausos aizvadītajās 5 spēlēs, 4 dzeltenās kartītes. Pieļauju, ka varbūtība viņam dabūt tieši dzelteno šajā mačā bija visaugstāk starp visiem andoriešiem šajā mačā, ja jau viņš pelna katrā mačā un arī tagad nopelna. Jā, par potenciālo vārtsargu maiņu arī izteikšu to versiju, ka Viktors Moros vēlas pavērot, kā pēc 3 maiņām izskatīsies viņa vadītā komanda, jo bieži vien tās maiņas ietekmē negatīvi RFS un tas līdera kodols ir pārāk izteikts. Nu, un plus arī to, vai Santa Coloma vēl metīsies uz priekšu, vai vēl mēģinās kaut ko šeit mainīt ar jaunu sparu. Un tad, ja Viktors Moros redzēs, ka šeit ir visi kārtībā, RFS pilnībā kontrolē cīņas gaitu, tad varbūt arī Sergejs Vilkovs varētu debitēt Eirokausos jau šajā vasarā. Protams, pastāv arī citi varianti, jo vēlamos spēlētājs saraksts vai spēlētāji, kuri labprāt ietu laukumā, noteikti ir vēl garāks. Faktiski jebkuru spēlētāju varam nosaukt no rezerves soliņiem, visi viņi vēlas doties uz zaļā laukumu. Tas gan nav pārāk patīkami, pārkāp noteikumus Viktors Osuagu. Izskatās, ka uzkāp arī šeit pretiniekam uz kājas un dzeltenā kartīte, otrā dzeltenā kartīte Viktoram. Šajos Eirokausos, jā, uzkāp tieši šeit uz pēdas, redzam atkārtojumā. Tā ir dzeltenā kartīte, šeit nav par ko strīdēties. Cīnījās par bumbu, vēlējās, varbūt pēc iepriekšējās epizodes nedaudz atriepties Viktors Osuagu, bet citam spēlētājiem no Andoras komandas un galu galā pārkāpa noteikumus. 2 dzeltenās kartītes Ondoā, 2 dzeltenās kartītes Paričam tieši visos Eirokausos, līdz šim visos spēlētajos mačos. Un tagad arī 2 brīdinājumi Osuagu. Diskvalifikācija seko pēc 3 sakrātajām kartītēm visos mačos. Tātad Eirokausos RFS gadījumā Champions Līga un Eiropas līga tas šobrīd ir. Varbūt būs arī konferences līga, bet varbūt arī nebūs. Nevaram to zināt, ja RFS pārvarēs Apoel barjeru un spēlēs Eiropas līgas fāzē, ja pamata turnīrā. Nodrošinot Latvijai ļoti, ļoti jaudīgas spēles pret jaudīgiem pretiniekiem. Turpat bez variantiem tur noteikti būs jaudīgas sancens Eiropas līgai, izdosies tur tikt un pārvarēt kipriešu barjeru. Jā, cerības uz veiksmīgām izlozēm būs beigušās. Par to mēs varam sapņot un turēt īkšķus kvalifikācijas turnīros, kas nešaubām ir svarīgs faktors. Neesam mēs tomēr tādi grandi arī šajās kvalifikācijas turnīru pirmajās kārtās, lai teiktu tā, vienalga dodiet mums pretī jebkuru uzvarēsim. Tomēr ir ļoti svarīgi tikt pie ņemamiem pretiniekiem, krāt arī šos ranga punktus, bet jau pamatfāzē, līgas fāzē tur bez variantiem, kā tu pareizi pateici. Būs daudz spēcīgu pretinieku, vai tā būtu konferences līga vai Eiropas līga. Tur būs jārada maksimālis sniegums, līdzīgi kā izbraukumā pret Fiorentina, lai aizķertu kādu punktu. Konferences līgā tur ir iespējami varianti. Vakardien, piemēram, Moldovas čempionu vienība Petro Kup kvalificējās vismaz konferences līgas pamata turnīram. Un vēl tur dažas čempionu vienības kvalificēsies, iespējams arī kāda no Baltijas, Flora vai Paņivežas vienība. Jā, tās visas būs pēdējā grozā. Pat ja būs vairākas tādas mazliet negaidītas vai ņemamas komandas, tās visas būs pēdējā grozā, bet no katra groza ar vienu pretinieci būs jāspēlē RFS komandai. Tur sapņot, ka būs vesela buķete ar tam līdzīgiem pretiniekiem, kā tu tikko nosauci, arī nav pamata. Un arī Chelsea pirmajā grozā, bet arī Chelsea ir jāpārvar kvalifikācijas pēdējā kārta. Chelsea vēl neko nav garantējusi tieši konferences līgā. Var tiešām sanākt tā, ka RFS ātrāk nodrošinās savu Eirokausu rudeni nekā Londonas Chelsea.
vai Fiorentina, vai Sevillas Betis, šīs komandas, kurām vēl būs jāpārvar kvalifikācijas kārta konferences līgā. Šeit pārkāpums pret Stefanu Paniču, uzsita viņam pa kājām, būt netik spēcīgi, to izdara Bilals Bakali. Futbols, kurš vienā no Katalonijas zemākajām līgām bija spēlējis iepriekšējā sezonā, bet tagad ir Andorā. El Bakali netīri nospēlē un vēl pēc pārkāpuma prasa stūri, rāda, ka no mūsu spēlētāja bumbu pamatas laukuma. Tā kā arī, kad nespēja ar sportu, tad mēģina kaut kādā citā veidā skaisti caurgājiens Osuagvu. Tālšāviens, ļoti maz pietrūka Diomandē. Diomandē vēl ir viens no retiem sausajā uzbrukuma grupas spēlētājiem. Viņš acīm redzami meklēja arī savus pirmos gūtos vārtus un izvelk vārtsargu. Šeit gan jāpaslavē Navarro, jo, manuprāt, netik vienkārša bumba. Jā, vajadzēja izstiepties, izlikt roku pretī bumbai, ko stūrītī meklēja un tēmēja arī Ismails Diomandē, bet tagad iespējams sarežģītākais brīdis. Santa Coloma komandai šajā mačā RFS stūra sitieni, 2 no tiem atnesa gūtos vārtus. Maršs centrējums sitiens Žigam Lipušķiekam šoreiz pāri vārtiem, tur bija arī krits viens no Sansenču spēlētājiem, bet pārkāpuma nebija. Lipušķieks pārsit bumbu pāri vārtiem. Redzam arī Danielu Balodi, kurš pret Larnas komandu arī ir guvis vārtus pēc stūra sitiena izspēles. Tur gan bija citādāk, uz tālo stāvu bija pārdresēta bumba un Balodis raidīto vārtos panāca 2-0. Tagad arī Danielam Balodem nevisai sekmīgs viņam sanāca maču pret metu, tā kļūdīta, arī dzeltenā kartīte nopelnīta. Līdz ar to viņam gāja secena maču pret Grobiņa virslīgā, jo sakrāja viņš kartīšu limitu. Un arī Balodis nespēlēja iepriekšējā mačā pret andoriešiem, tagad ir atpakaļ ierindā pēc kāda pārtraukuma. Ļoti īsa pārtraukuma, bet tomēr. El Bakali vēlreiz netīri atkārtošu šo vārdu, jo vērš uzmanību uz viņa spēli, vai nu viņš kaut kā pārāk jau uzvilcies un netiek galā ar saviem nerviem vai kā citādi. Arī šeit palūkojot, kā viņš spēlē, raud vienkārši aiz rokas Marašu. Un, manuprāt, pēdējais brīdis arī galvenajam tiesnesim, ja neparādīt dzelteno kartīti vismaz uz mutiskām pārunām, pagaidām vienkārši fiksē pārkāpumus galvenais tiesnesis, ļoti pacietīgi RFS pāriet uzbrukumā. Saspēlē G. Un G nepārāk parocīgi piespēlēja nevis Marašam, bet Paničam, un tas arī rezultējās kļūdā. Stefans nespēja savaldīt un paņemt kontrolē, un tagad El Bakali var nodemonstrēt futbola prasus, un patiešām viņam tas izdodas. Viņš tiek garām vienam mūsu spēlētājiem un izpilda atslēgas piespēli soda laukumā, tā gan bez rezultātu. Apmānīja Arun un G. El Bakali un atdeva piespēli, bet tur netik lieliem spēkiem joprojām dodas uz priekšu andorieši. Viktors Osuagvu cenšas ķerties klāt, nopelnīt vismaz pārkāpumu, dabūt bumbu. Osuagvu cīņā iesaistās bieži, īpaši otrajā puslaikā. Izskatās, ka tieši Osuagvu visvairāk pat ir motivēts kādā epizodē uzvarēt 2 cīņu, dabūt bumbu, dabūt sitienu pozīciju. Tikmēr retā reize, kad arī Fabris Sondoa iesaistās kaut vai īso piespēli. Viņam ir iespēja atdot partnerim Danielam Balodam šajā gadījumā. Balodis Marašs Kuadijo. Diemžēl aizmugures stāvoklī Jānis Ikaunieks, kurš apzināti neņem bumbu. To nesaprata Viktors Osuagvu. Joprojām Osuagvu ir, var teikt, jauniņais RFS komandā. Pamazām jau pierodam pie šī nigērieša sastāvā, bet virslīgā viņš vēl ieņem tikai, tūlīt jums pateikšu precīzi, 27. vietu pēc spēles laika RFS komandā, kas arī loģiski tikai pāris spēles. Viņš šajā izretinātajā virslīgas kalendārā ir aizvadījis. Nu, vēl no reti virslīgā spēlējušiem. Mondoa arī vēl apakšdaļā, arī viņš vēl nav paguvis sakrāt minūtes. Nu, bet pārējie ar lielām augstām minūtēm. Nu, trešais no apakšas ir Jānis Ikaunieks, kuram augstākas minūtes liedza savākt sezonas sākumā gūtie savainojumi. Bet arī tas jau viss ir aizmirsts. Jānis Ikaunieks bombardē gandrīz katrā mačā. Vēl G esošā RFS sastāvā, ja mēs runājam par to, kuri spēlētāji ir nākuši otrajā puslaikā, arī skaidrs vasaras jaunpienācējs Daniels Balodis. Šeit izlaiž bumbu. Jā, es to pamasu stāvu vairāk, bet to ir taisnība arī šie 2 uzmaiņu nākušie un pavirši nospēlē Petrs Marašs. Bet jācer, ka būs vēl viens spēlētājs, kā Māris Varmakovskis pirms spēles stāstīja, ja palaidāt garām pirms spēles studiju, tad centra pusargs tiek meklēts, bija atlasīti varianti, ne ar visiem sanāk vienoties, skatās vēl tālāk, jo balsta pusargs tāds izteikts. Var teikt, ka Stefans Paničs ir nepieciešams vēl viens, īpaši turot prātā, ka būs bagātā ar spēlēm rudens. Jānis Ikaunieks tikmēr dabū bumbu piespēlē uz pretējo malu, kur bija cerība, ka aizskries Ismails Diomandē, bet arī stabili šeit nospēlē kreisās malas aizsargs Bulasko. Andoras komandas rindās pārtver šo piespēli, un RFS vēl meklē savus pirmos vārtus pēc pārtraukuma. Jā, Ikaunieku
ir ļoti labi novērtējuši Santa Coloma futbolisti. Un faktiski jebkurā epizodē, kad ir auts vai stūra sitiens viņu krampē, pēc iepriekšējā stūra sitiena Arkādija pieminējis, ka viens viņu futbolists nokritis zemē. Tas bija tieši Jāņa Ikaunieka sedzējs, kurš sākotnēji ļoti agresīvi ķērās kreklā Jāņa Ikauniekam. Es nezinu, vai mūsu spēlētājs pārkāpa noteikumus vai nē, bet raujoties prom no šī Andoras komandas spēlētāja, viņš viņu tā kā dabūja lejā gar zemi. Un, principā, Jānis Ikaunieks tajā epizodē bija absolūti brīvs. Bumba gan tur nonāca pie cita spēlētāja. Bet viņi ir sapratuši, no kuras spēlētāja visvairāk jāuzmanās. Arī tagad par Ikaunieku ļoti cieši un arī veiksmīgi nospēlē Santa Coloma futbols. Šajā epizodē RFS centās iziet no presinga. Tas arī sanāca. Arī sanāca ar piespēli pie centra līnijas atrast Jāni Ikaunieku. Bet tomēr pēc tam cīņā bumba tika zaudēta. Arī Fabrisam un Doā bija izklaidē. Vienam pret diviem spēlētājiem bija jādod precīzi piespēle Prengam. Kaut kāds spiediens arī parādās no andoriešu puses. No komandas, kas Eirokausos savā vēsturē ir zaudējusi visās mājas spēlēs, bet izbraukuma spēlēs ir izcīnījusi vienu uzvaru un arī visās pārējās ir zaudējusi. Tāda, bilance zaudējumu un viens šis skaļais panākums pret Balkāni, kas tika izcīnīts šovasar, un šis panākums ļauj Santa Coloma komandai baudīt Eirokausus un arī turpinās baudīt šos Eirokausus andorieši, jo priekšā konferences līgas play-off kārtas maču vai nu pret Vikinguru no Islandes, vai nu pret Tallinas Flora komandu. Ikaunieks. Arī Tallinas Flora uzmanīgi šo maču vēro. RFS atkal viens tāds vētrains uzbrukums. Man gan aizdomas, ka Koadio ieskrēja aizmugurē mazliet par ātru. Runājot par maiņām, tad pirmajā puslaikā viena piespiedu maiņa mūsu viesiem no Andoras. Savukārt puslaika pārtraukumā Viktors Moros atbildēja ar trīskāršo maiņu. Un pašlaik, tagad, kad redzat RFS uzbrukumu, divi Andoras spēlētāji ir gatavi doties laukumā uz maiņu. 26. numurs un 22. numurs Virhilī. Atceros arī no pirmās spēles. Spēlēja starta 11. Bija viņam sitiens pirmajā puslaikā, labas pozīcijas. Savukārt RFS komandā tie divi laukuma spēlētāji, kur iesaldās, ir Odešāri un Mārtiņš Ķigurs. Tā kā pagaidām izskatās, ka varbūt viņi abi divi vai Vilkos un viens no šiem. Ķiguru ļoti gaidu laukumā. Tādā futbolā, kad RFS dominē, Ķigura talants un radošums divkārši nepieciešams. Un arī domāju, ka skatītāji izbaudītu. Ļoti šeit Juanpe Navarro izbauda laika vilkšanas pasākumu, mēģina pēc iespējas ilgāk to bumbu turēt, neievadīt spēlē un tikai tagad ar tālo piespēli, un tagad arī var maiņas veikt. Neapvienot taču šīs divas lietas, sākumā bumbu ievadīt ilgāk, tagad arī maiņas un nekur nesteigsies. Sancenšu spēlētāji atstāja laukumu futbolists ar otro numuru Jesus Rubio, kurš nespēlēja pirmajā mačā, un viņa vietā iesaistās spēlē Manu Ribeiro. Malējs aizsargs no Portugāles un arī Davids Virhilī. Vienkārši Virhilī nāk laukumā un viņš nomaina Bilalu El Bakali. Bakali tā arī nedabūs dzelteno kartīti šajā mačā, ja viņš skrien prom no laukuma. Tikmēr Viktors Moros nolēmis par Mārtiņa Ķigura kandidatūru kā ceturto uz maiņu nākošo futbolistu. Tas vēl nenotiks tagad, bet pēc nākamās epizodes. Un piektā, cim redzot, tiek pietaupīta. Turpina iesaldīties Odešārie. Droši vien uz savu lielo iespēju cer Vilkovs, bet ko izdomās RFS treneru štābs, tas ir zināms tikai viņiem pašiem. Un arī varbūt vēl ne šobrīd, varbūt viņi vēl domā, skatoties, kā attīstās spēle. RFS pārtver bumbu, aizvien biežāk ir tādi ātrie uzbrukumi Rīgas komandai, ņemot vērā, ka Santa Coloma tomēr ar vēlas izbaudīt futbolu, uzspēlēt kaut kur priekšā un iekrīt ar kļūdām, ar tehnisku brāķi un jāgusta vārtī, ja tikai jātrak ar strādātu bumbu. Un Džī tur tu nonācis negaidīt. Džī, jā, tad meklēja īsto kāju sitienam, tagad to Suagu atrod kāju, bet bloķē jau viņa raidīto bumbu. Te jau bija sanākuši vairāk spēlētāji dzelta un melnajās formās. Priekšā Viktoram Suagu, Jānis Ikaunieks atrod sevi kreisajā malā. Mēģinās centrējumi, nē, šeit paskatās, tomēr ir nosakti visi partneri, nav neviens brīvā pozīcijā, jāspēlē atpakaļ. Dmitrijs Zelenkovs arī viņš šeit vairāk uz vidu virzās, dabū bumbu Zelenkovs, atgūst to rīdzinieki. Viktors Suagu laužās cauri. Šķiet, ka brīžiem pat Suagu ir krietni augumā pārāks par saviem sancenšiem, kur viņam pat nērti apskriet, kaut kā pat neveikli viņš jūtas, bet tagad mēģina Suagu uz sodlaukumā bumbu pieturēt, atdot atpakaļ Paničam. Turpinās šis RFS uzbrukums un Petrs Mārišs ar kapteiņu apseju. Īstenībā netik bieži sanāk šādu kadru redzēt, jo ir Lipušķeks, ir Pavels Steinbors, kurš ir pirmais kapteinis. Mārišs tagad ar kapteiņu apseju. Tas nav bieži, jo Lipušķeks gandrīz visas spēles spēlē no zvana līdz zvanam. Jā, iepriekšējā uzbrukumā RFS pat lāgā soda laukumā neiekļuva, bet tā vērpa, tā centās izdomāt kaut ko foršu un arī tā bumbas kustība
skatāma un tieši šīs jaunās tribīnes priekšā RFS futbolisti ar šīm darbībām bija aizraujušies un domāju, ka pat šādā situācijā bez sitienam uzbrukumam pabeidzoties skatītāji izbaudīja epizodi, bet tagad aplausi gan Quadio par sniegumu un, protams, arī Mārtiņam Ķiguram, kurš dodas laukumā. Daudzi no skatītājiem arī saprot, kas ir noticis, pazīst Ķigura prasmes un gaida no viņa maģiju. Arī Quadio tomēr jau līdz sevi iepazīt ļoti ilgi viņš spēlē Latvijā, ļoti ilgi viņš spēlē arī RFS, arī vērtīgas lietas viņš izdara, ļoti vērtīgs spēlētājs komandā. Arī šobrīd var teikt, ka pamats sastāv spēlētājs Cedriks Quadio. Arī viņam aplausi, viņš šajā mačā atzīmējās ar rezultīvu piespēli pie 5. gūtajiem vārtiem, pie Osuagu gūtajiem vārtiem pirmā puslaika pašā izskaņā. Priekšā vēl pusstunda RFS komandai, lai iepriecinātu līdzjūtējus, lai vēl izdarītu šo to skaisto un interesantu šajā vakarā. Mēs te runājam pārtraukumā par rekordiem, un pagaidām šis rekordtemps netiek turpināts, jo pirmajās 15 minūtēs bez gūtajiem vārtiem līdzinieki, bet Ķigurs var pamainīt situāciju, piespēl gar vārtiem, un Jānis Ikaunieks netrāpa šeit stūrī. Pēc Ikaunieka vēl slīdēja Diomandē, arī šim spēlētājiem, kuru redzat savos TV ekrānos, ļoti maz pietrūka, lai noslēgtu. Atkal konkrētika, ātrums, tāda izlēmība no RFS komandas puses, jau sākot ar Ķigura piespēli, pēc tam Marš vienā pieskārienē gar vārtiem. Ikaunieks ar labo kāju neprata. Kā sacīja Viktors Dobracovs pēc spēles pret RFS svētdienē, tad šos spēlētājus var pabodināt trijos naktī, un viņi tāpat vērps šādus uzbrukumus, visu darīs precīzi, saulaicīgi, ātri. Un tas ir apliecinājums kārtējo reizi arī Eirokausu skatuvē. Jā, ir šāda komanda, ir Andoras čempionu vienība pretī, bet tomēr arī Eirokausu skatuvē pie gana pilnām tribīnēm izdodas to izdarīt RFS spēlētājiem. Redz uzbrukums Santa Coloma komandai, arī sītiens tādā aizsegā. Tomēr Maraš paguva nosekt un palīdzēt Ondoā. Netiekam ārā no savas puses, pārt ar bombu viesi. Un, kā jau minēju, viņi centīsies noteikti vēl uzbrukumu arī kaut ko radīt, sevi parādīt no labākās puses. Šeit jau kombinācija līdz pašai vārtu priekšai. Daniels Balodis spies nospēlēt bumbu ar galvu pie pašiem Ondoā vārtiem. Labi nospēlēja, nomet vairāk uz sānu, tur jau var paskriet Fabris Ondoā arī. Vēl viens kolēģis varēja tur šo bumbu savākt. Precīzi nospēlē aizsardzības centrā Balodis, raugāmies vēlreiz Joaquinete. Viņa centrējums, un tur vārtu priekšā, kā arī minēja, 2 spēlētāji bija. Tur Leca krita, cerēja, kādā laimīgā kārtā pie bumbas tikt uz maiņu nākušais Virhilī, bet tomēr nespēja. Atgādina, ka pirmajā mačā pēc sitienu skaita bija pat neliels pārsvars Santa Coloma komandai 11-10, sitienu vārtu rāvīt 4-4, un šeit gan RFS ir gan izteikts pārsvars, izdodas atkal dabūt bumbu. Jānis Ikaunieks, tagad jau Viktors Osuagu. Un runa Nģi Osuagu pāds, varbūt tālstiens, ne, viņš piespēlē vēl tālāk pa labi. Un Ismails Diomandē groza galvu, skatās, ka var atpakaļ atkal iedot. Petrs Mārešs Ķiguram, tas jau ir interesanti, Ķigurs Ikaunieks, šo saspēli mēs arī esam redzējuši šajā Eirokausa sezonā, tomēr iespēlēs sodu laukumā Ķigurs, tur Ismails, bet pret viņu ir aizsargs diezgan cieši. Atkal RFS vērp apkārt sodu laukumam, bet netiek līdz sitienam un tikai tiek līdz autam Petrs Mārešs šoreiz. Lai vēlreiz atgādinātu līdzstējiem, ka šī nav kaut kāda amatieru komanda Santa Coloma vai kas tam līdzīgs, atgādināšu par sitienu statistiku ne tikai par RFS pirmajā spēlē. Paskatīsimies, kā šī vērpšana beigsies. Ikaunieks turpina priecēt līdzstējus ar dažāda veida gājieniem, ar papēdīt, piespēlot tā tālāk. Bet Midtjylland pret Santa Coloma izbraukumā sitienu bilance bija tikai 16-9 Dānijas čempionu vienības labā. Atbildes spēlē Herningā Dānijā, sitienu bilants 19-6, jau krietni lielāks pārsvars Dānijas komandai, bet arī piekritīsiet, nav gluži, piemēram, tur, nezinu, 15-1 vai kas tam līdzīgs, bet 19-6. Un pret Balkāniju tur arī 13-12 Santa Coloma labā izbraukuma spēlē, un arī diezgan labi arī klājās, protams, arī mājas spēlē. Tur 11-8. Santa Coloma abos mačos pat Balkāni izdarīja nedaudz vairāk sitienu nekā Kosovas čempions. Tur bumba RFS, arī bumbas kontrolas ziņā. Jāsaka, šī spēle būs krietni atšķirīgāka no pirmās spēles Sandorā, kur īpaši galotnē Santa Coloma spēlētāji prata šo bumbu pieturēt. Tur gan oficiālajā UEFA mājaslapā to statistiku vēl neskaita kvalifikācijas mačos. Statistikas platformās tur drusciņi
ir pārsvars pat bijis otrajā puslaikā Andoras vienībai. Džīv, bet par ripošo bumbu. Šeit arī strikts izrādās tiesnesis Juģins Džāja. Juģins Džāja ir tiesājis RFS maču pret HJK Helsinkos, kur RFS zaudē ar 0-1. Un arī ir tiesājis Latvijas U21 izlases maču Vācijā 0-4 zaudējums, kur arī 11 metru sūra sitienu. Šķiet, ka Lukas Vapne nerealizēja. Met bumbu Marešs, met Osuagu, bet Osuagu atkal tādā negluži pozīcijā, no kuras kaut ko var izdomāt. Jāspēlē atpakaļ. Sagaida gana zemu arī andorieši RFS spēlētājs. Liekureiz neriskēja ielaist vēl kādus vārdus. Varbūt viņiem arī ir motivācija otrajā puslaikā nospēlēt uz nulītes, neielaist pagaidām. Ar šo labi tiek galā, gandrīz 20 minūtes pēc pārtraukuma aizdītas, un rezultāts ir tāds pats kāds pēc pirmā puslaikā. Jā, atceros, kad RFS sezonas sākumā pieveica Jelgavu, jau pieminēja vienreiz šo spēli, uzvarēt 5-1. Puslaiks tika uzvarēts ar 4-0, bet otrajā puslaikā jau pie 0-5 tomēr Jelgavnieki pēc auta izspēles guva vārtus. Tur Ralfs Maslovs ar Ralfu Šicekovu radītos to goliņu, un pēc spēles Valērijas Ritskora tādu lepnumu sacīja, ka otrais puslaiks 1-1. Arī Andoras komanda noteikti vēlētos lepoties ar šādu statistiku, bet ja runājam par tiesnesi, kurš vadīja HJK RFS spēli, tagad tieši šis galvenais tiesnesis blakus Stefanam Paničam. Nezinu, vai Paničs atceras šo tiesnesi un vai pārunāja to tēmu, jo toreiz vienīgos vārtus RFS ielaida pēc pašu rūpjas kļūdas, kad Stefans Paničs nesapratās ar partneri, atspēlēja slikti tur Čerņausks arī neveiksmīgi. Un atceros pēcspēles intervijā Stefans Paničs uzskatīja, ka pretinieks HJK spēlētājs pārkāpjas noteikumus pret viņu. Arī centās serbs parādīt, nokrita diezgan viegli, manuprāt, pārkāpuma tur nebija. Bet vienkārši atmiņā palika tā epizode. RFS klasika, jā, mačs pret HJK. Tas viss tikai iemūžināts dokumentālajā filmā Cīņā par sapni, dokumentālajā seriālā. Tagad tik liela drāma tikšanā uz Eiropas rudenī RFS komandai nav. Šeit laikam jāsaka, šīs divas spēles nav filmas vērtas, bet iespējams turpinājums būs filmas vai seriāla vērts. Turpinājumu mēs gaidam jau nākamnedēļ. Viss ļoti ātri attīstās Eirokausos. Tikmēr Jānis Ikaunieks ar papēdīti. Osuagu aiziet garām aizsargam. Osuagu piespēlē. Ķigurs vienā pieskarienā skaisti! Mārtiņš Ķigurs! Un pirmie vārti arī otrajā puslaikā uz maņu nākšajām Mārtiņam Ķiguram. Sešinieks uz tablo, 6-0 RFS labā. Kompliments uzbrukuma grupas futbolistiem, jau sacīju šo domu iepriekš par to, ka nesautīgi ļoti koleģiāli spēlē RFS uzbrukuma grupa. Arī šeit vēl viena piespēle, vēl ekstra piespēlīta labākā pozīcija esošam komandas biedram, un Mārtiņš Ķigurs ar lielu apņēmību izdarīja šo sitienu. Uzreiz atkal teikšu, zināja, ko darīs, līdzīgi kā Jānis Ikaunieks savās epizodēs. Un Ķigura uzvārds tiek skandēts tribīnēs. Mārtiņš guva vārtus Čempionu līgā pret Lārdas komandu. Atceramies, skaisti vārti pirmajā mačā. Tagad arī pacīnījās Viktors Osuagu, dabūja bumbu, pēc tam paturpināja un arī atzīmējās ar rezultīvu piespēli. Ķiguras sitiens precīzi. Pārkāpumu tur, protams, ka nebija. Andorieši var neprotestēt, un arī 6-0 jau tagad ir oficiāli apliecināts šāds rezultāts. Spēle turpinās. Līgsmo skatītāji ir ļoti palutināti šajā vakarā LNK sporta parkā. Jā, bravo Osuagu, kurš izdarīja šo piespēli Ķiguram. Mārtiņam precīzs raidījums. Es teikšu tā, ka tagad Arkādī pieaugs varbūtība nākamajiem goliem, jo Santa Coloma jādodas izlīdzināt rezultāts otrajā puslaikā. 0-1 zaudē šo puslaiku, un jau tagad, šajā brīdī, kad es to saku, diezgan tuvu Santa Coloma mūsu vārtiem un cenšas atspēlēties. Tādā ziņā, protams, tas atkal dos papildus brīvību RFS pretriecieniem. Vēl divas maiņas ir sagatavojis viesu treneris. Tās būs pēdējās divas maiņas, 4. un 5. Bet RFS tuvojas 7-0 rezultātam, ar kādu šogad RFS pieveica Jelgavu vienā no mačiem, kas ir arī kalendārā gada rekords RFS vienībai. Skatos, kā kaut kāds pādala tenisa klubs ir sponsors šai Andoras komandai, bet nāk laukumā Andorīts Aleks Martīnes, pat drīzāk viņš varētu būt Alešs Martīnes, ņemot vērā katalāņu valodu, futbols ar 16. numuru un arī Jorge Bolivārs. Hokinete laukumu atstāja, viņš pirmajā puslaikā ar pāris tehniskām darbībām pat lika aplaudēt skatītājus Rīgā, mūsējos latviešu līdzjūtējus. Un vēl viens spēlētājs jau ir atstājis laukumu. Hokinete tik ļoti nesteidzas to darīt, tik ļoti viņš lēni atstāja laukumu.
Šeit arī Martīnas jau ir atskrējis, jo maiņa ir veikta un laukumā atstājas futbols ar 23. numuru Franco de Jesus. Paragvajietis, kuram arī ir Spānijas pase. Visas maiņas Santa Coloma komandai ir veiktas. Un tagad pirmais stūra sitiens šīs dienas spēles viesiem 70. minūtē. Gatavojas izpildīt centrējumu tagad Dzeltena Melnie uz to stābu, kur ir Jānis Ikaunieks un viņš bumbu sit ārā. Ja runājam par rekordiem un dažādām lietām, par šo 7-0 pret Jelgavu jau sacīju, droši vien Ikaunieks diez vai panāks Miholapu. Pirmais sitiens no tuvas distances un pat prasa spēli ar roku fiksēt RFS spēlētājiem Danielam Balodim. Tur distance pārāk neliela sitiena izdarīšanas brīdī. Tā kā diezin vai turpina spiedienu Santa Coloma, bet ko es gribēju pateikt par rekordiem? Santa Coloma ir diezgan bagātīga Eirokausu vēsture, par to arī jau ir stāstīts. Vairāk nekā 10 pretinieces ir bijušas šai komandai, RFS ir 11. Tātad 22. spēle, bet par antirekordiem Santa Coloma komanda sakarā pēc šīs stūra, jo tikko diezgan bīstams moments radās. Piondu sargātiem vārtiem vēl paturpinās. Otrajā stāvā grūti. Skaidrs, kas atcerasties, šeit atkal labi izlec un precīzi nospēlē Balots. Vēl viens centrējums, tagad jau Brenga sit bumbārā no sodlaukumā un Ismails Diomandē mēģina to pieklabāt. Jā, centrējumi ir tehniski izpildīti un labs patiešām labi mērķēti krosi, bet tātad par antirekordu Santa Coloma savās 20 spēlēs līdz šim atsevišķā mačā vislielāko sagrāvi ir piedzīvojusi pret arī mums diezgan labi pazīstamu komandu no pagājušā gada vasaras. Enschedes Twente. Pret šo komandu, pret kuru Riga diezgan bezcerīgi zaudēja 2 spēļu summā, ir spēlējusi Santa Coloma. Un 2012. gadā vienā no mačiem zaudē ar 0-6. 0-3-0-6. RFS jau ir atkārtojusi Twente iespēju to un ir iespēja apsteigt. Un tad, ja gūsim 7. vārtus, tas kļūs par UE Santa Coloma lielāko zaudējumu Eirokausu vēsturē. Un mēs arī, protams, atzīmēsim, ka šī ir visu laiku lielākā uzvara RFS Eirokausos. Līdz šim bija 4-0 pret Lārnas komandu izbraukumā. Uzvarē arī jābilst, ka RFS netik bieži savā laukumā uzvara Eirokausos, jo līdz šim ir bijušas tikai 4 uzvaras 14 spēlēs savā laukumā. Biežāk pat pie panākumiem rīdznieki bija tikuši izbraukumos savos mačos Eiropā. Savā laukumā izdevās pieveikt tādas komandas kā HJK, kā Lārnu, kā Makedonija, vienību pagājušajā gadu un arī Puškaš Academy. Ungārijas komandu pret šo komandu 5-0 spēļu summā uzvarēja RFS. Tas līdz šim gadam bija rekords. Tagad rekords ir 7-0 pret Lārnu. Un arī šeit ir jau iespēja un jau ir rekords 8-0. Pirmo reizi 8 vārdus pret kādu komandu RFS Eirokausos sasit. Bet vēl, ja par Midtjylanu, starp citu pēdējā 5. maiņa, tā kā tomēr neuzminējas ar Sergeju Vilkovu, kurš bija šortiņos pārģērbies, šķita, ka tūlīt dosies laukumā. Tomēr Laša Odišārija, gruzīņu futbolists, kā pēdējais iet laukumā un nomainīts Ismails Diomandē. Tā kā maiņas beigušās šajā mačā abām divām komandām. Bet par Santa Coloma tās pretinieces 10, kas ir bijušas, kā jau minējām, Midtjylana, Dānijas čempionība, tāpat Twente, Nīderlandes komanda, arī klubi no Horvātijas, Osijeka, Lokomotīva, Balkāni, Islandes Breidablīk, Ungārijas Paks, Bosnijas komanda, Melnkalnes komanda. Pret Punduru valstu vienībām Santa Coloma nav nācies spēlēt reitinga dēļ, un tās visas pretinieces bijušas gana spēcīgas. Bet vislielākais zaudējums varētu būt tieši pret RFS, ja vien vēl neatspēlēsies viesi no Andoras. Viesi no Andoras pieļauj, ka izbauda šo ceļojumu, iespēju trenēties. Arī tas joks, ko Māris Varbakovskis pateica studijā, ka Andorā ir mazāk laukuma nekā šeit, nekā sporta parkā. Daudz ar pārspēlējumu. Tomēr varam parādīt arī to, ko Latvija spēja, arī infrastruktūras, arī tiešraides līmenī. Pieļauj, ka auditorija šai spēlē ir tikai skauti no Apvēl, no Vikingur, no Flores, arī varbūt daži interesanti Andorā. Tomēr globālajā ziņā šodien starp citu maču sākums 7, nevis 8, tur arī ir savs iemesls. UEFA piespiež sāk šo maču nevēlāk par 7, jo 10. vakarā ir UEFA superkauss, un lai nepārklātos neviena cita Eirokausa spēle ar superkausu Varšavā, pat netālu starp citu, tad mačs starp RFS un UE Santa Coloma sākas 7. Varam jau pačukstēt, mačs pret Apvēl būs 8. vakarā, nākamā ceturtdien. Jā, jau iespējams būs vajadzīgs mākslīgais apgaismojums, vēl vienreiz bloķēts ar sitiens no neliela attāluma. Tiek ik pa brīdim Santa Coloma otrajā puslaikā, pat teikšu, vārdsarga laukumā, vēlreiz Daniels Balodis. Jau kārtējo reizi tieši Danielam nākas atstrādāt savu vārtu priekšā.
šeit vēlreiz varam pavērst šo situāciju. Pirmo soli it kā nokavēja Daniels, citur gaidīja bumbas nonākšanu. Andorietis tehniski bumbu apstrādāja, Andorietis vai Spānis, un Valodis toties ar otro soli klāt un nobloķēja no nelielas distances raidīto bumbu. Kārtais arī stūris, jāsaka, šajā puslaikā saudabīga izspēle, ļoti tālu dziļa laukumā. Nu, tagad jau būs grūti tikt pie centrēm, un tomēr šķiet, ka sekos piespēle soda laukumā vēlreiz, un tagad jau Dmitrijs Zelenkovs. Jā, stūrstienos pat ir priekšā otrajā puslaikā, bet tagad izskrien Viktors Osuaglu trietā. Tagad skrien RFS futbolisti pret vienu aizsargu. Osuaglu Ķiguram, Ķigurs ar labo kāju sit atvēra vārdsargs. Un šeit krītiens 11 metru soda sitiens. Tagad arī uzsinās kurš Jānis Ikaunieks. Jānis Ikaunieks izskatās, ka viņš Jā, un ļoti mērķiecīgi Jānis Ikaunieks dosies revanšēties par neprecīzo sitienu Andorā. Vai tagad viņam kaut ko atgādinās tas Andoras izlases centra aizsargs? Viņš jau nomainīs, tā kā viņam būs skaļi jābļauj Jānim Ikauniekam par to Paņenko. Vai Jānis Ikaunieks sitīs ar Paņenku pa vidu vārtiem? Bet vēl nav skaidrs. Arī Marašs pienāk, un viņi sarokojas, uzsit viens otram piečaku un kaut kādas pārunas. Iekšējās izskatās, ka Jānis atdod. Tomēr Petram Marašam, diezgan negaidīti, manuprāt, Jānis ļoti vēlējās, bet atšķirībā no Latvijas izlases peripētijām, kur Roberts Uldritis palika gribot hetriku pret Andorus, tieši starp citu, šoreiz Jānis Ikaunieks piekāpjas un atdod bumbu Petram Marašam. Cerams, ka bez drāmas atceroties to Andorus un Latvijas spēli. Viņi uzsita piečaku viens otram, un turklāt Marašs ar kapteiņu apseju. Un jārespektē savas komandas kapteinis, kurš ir attiecīgā brīdī ar šo lenti ap plecu. Petrs Marašs mēģinās panākt 7-0 rezultātu, ar kādu RFS pieveica Jelgavu. Un 7 vārtus Eirokausu vēsturē Santa Coloma vēl nav piedzīvojusi, nav ieleidusi, lai gan aizvada 22. maču un 21 reizi ir zaudējusi, ieskaitot šo. Pārbauda, kad vēl notiek vārtiestaši, viens no Vācijas, otrs no Albānijas, bet šķita, ka aizķērās aiz Sancenša kājas, tur Viktors Osuaglu un krita, tāpēc, ka tur bija pretinieka spēlētāja kāja. Jā, izskatās šeit arī instruktāža vārdsargam, lai vismaz viena kāja paliek uz vārtu līnijas. Un Petrs Marašs, kurš Eirokausos ir neiesitas vārtus, ir arī iesitas vārtus no 11 metru atzīmes. Atceramies maču pret Linfieldu, atceramies arī maču pret maltiešiem, Kibernēnas komandu. Marašam ir vēsturē ar pendelēm Eirokausos, un tagad Marašs sīt un iesit 7-0. Petrs Marašs, arī Jānis Ikaunieks steidz viņu apsveikt, un Marašs arī zina, kam veltīt gaisas kūkstus svinot vārtu gūmu. Marašs 33 gadu vecumā gūst vārtus Eirokausos. Šajā mačā viņam arī rezultīva piespēle, un arī Valencijas līdzjūtējs, kurš nav Ervins Pērkons, svin šeit tribīnēs RFS vārtu gūmu. Jā, izskrēja 3-1 pretuzbrukumā RFS, tās, ko teicu, Santa Coloma ļoti vēlējās arī parādīt sevi uzbrukumā, uzspēlēt ar bumbu, ja jau viss ir zaudēts, ja pat puslaikā ir 0-1 un pamatīgi iekrita šīm brīvajām zonām. RFS ātra mobila komanda pārgāja pretuzbrukumā, lūk, redzam atkārtojumā šo izrāvienu. Vēlreiz uzslavē Osuaglu, kārtējo reizi uz Ķiguru, nospēlē uz komandas biedriem, pēc tam Osuaglu nopala pendeli, kuru arī neņem vēl sist pats, nav tāds status komandā, nesen ieradies vienībā. Viktors Osuaglu vērtīgs ieguvums RFS komandai, un Petrs Marašs gūst otros vārtus Eirokausu vēsturē. Pirmajā zīmīgā spēlē ceļā uz Sapni viesos pret Maltas Kibernēns, arī 11 metru soda sitiens, tu jau minēji par viņa problēmām ar šo spēles elementu. Arī Eirokausos viņš ir pievīlis RFS, bet toreiz Maltā svarīgā brīdī ar dzelzs nerviem viņš iesita no 11 metriem. Nu šeit dzelzs nervi nebija nepieciešami, vienīgi meistarība un vēsts prāts. Tu teici spēles sākumā, neskaitām rezultātu 2 spēļu summā, nesauc un lieku reizi, kamēr nav RFS problēmas, bet līdzjūtēji gan grib. Līdzjūtēji gan zina rezultātu 2 spēļu summā, viņi pieprasa 10 vārtus 2 spēļu summā, jo plus 10 2 spēļu summā ir Latvijas rekords Eirokausos, ko arī valmierieši pagājušajā gadā atkārtoja cīņā pret San Marino čempioniem, un tas būtu rekorda atkārtojums, kas pieder ne tikai RFS, ne tikai Valmieras komandai, proti, bet arī pirms tam Ventspilnieki bija arī uzvarējuši ar plus 10 pretinieks no Fēru salām, arī Skonto, šeit kā arī bija gana pārliecinoši uzvar arī plus 10, un šāda vēsture arī šajā vēsturē grib pierakstīties RFS līdzjūtē RFS futbols, un tagad arī redzēsim, jo laika vēl ir gana daudz ko spēlēt. Jā, izrādās, kamēr mēs komentējam, RFS Twitterī ielicis zīmīgu
tvītu zīmīgu ziņojumu. Vari paskatīties telefonā, kamēr es stāstu, bet šeit klātienē uz maču ieradies arī Kristaps Porziņģis, NBA zvaigzne, lai cik viņš būtu augumā ražans. Pats vēl ar acīm viņu neesmu pamanījis, neesmu ievērojis, varbūt arī labs izaicinājums mūsu režisoriem, bet tagad vēl viens uzbrukums RFS, šeit kaut ko nesaprotu. Jānis Ikaunieks šķiet, ka neizlēma līdz pēdējiem brīdim sist pa vārtiem vai piespēlēt, un ne šīs, ne tas. Jā, Porziņģis domāju, ka varbūt arī lepns par RFS komandas sniegumu, zinām par viņa draudzīgajām attiecībām ar Māri Verpakovski, Liepājas saikne, un arī ir redzēts Porziņģis RFS cepurītē, tā kā šeit mazliet arī futbolklubs Liepāja zaudētājos, arī šajā, kā saka, frontē, bet neko darīt. Agrāk arī uz Liepājas spēlēm Kristaps nāca, kad Māris Verpakovskis strādāja vēl klubā. Bija arī šāda vēsture. Tagad pateikšu vairāk. Kristaps Porziņģis piesakoja manam LV futbols Twitter kontam, kad es kaut ko ierakstīju par futbolu klubu Liepāju. Tas jau pirms vairākiem gadiem. Nezinu, kopš te laikiem nav atsekojis, bet tieši Liepāja viņu, protams, ievilka kaut kādā mērā futbolā. Tagad RFS turpina. RFS arī turpina rakstīt vēsturē. RFS kļūs par pirmo komandu Latvijas un arī Baltijas vēsturē, kas divreiz spēlēs Eirokausu pamatturnīrā. Nevar teikt jau vairs grupu turnīrs, jo grupa bija pirms 2 gadiem. Šogad būs līgas fāze, kā to UEFA sauc, proti visas komandas, visas 36 komandas vienā līgā. Punkti skaitīsies kopā, un tad jau tās komandas, kuras sakrās visvairāk punktus, arī spēlēs izteikšanas mačos. Pie tās sistēmas mēs vēl pieradīsim, mums RFS visu iemācīs šajā ziņā, jo RFS piedalīsies, un mēs tad skatīsimies paralēlās spēles, citas spēles, kurš tur krāj punktus, kurš tur nekrāj, tas viss sagaida rudenī. Tagad vēl šis brīnišķīgais 14. augusta vakars, jau 14. augustā mēs zināsim, ka Latvijai būs komanda Eirokausa rudenī. Īstenībā ar to jauno sistēmu un līgas fāzi tur viss ir diezgan vienkārši, un es ticu, ka ļoti ātri cilvēki sapratīs. Un es pats esmu allaši konservatīvs, man nepatīk, ka kaut ko maina, bet šajā jomā, šajā ziņā man nav nekādu iebildumu par šo jauno formātu. Es jau viņu saprotu, un viņš ļoti, manuprāt, ērts un arī interesants. Spēlēt ar vienu un to pašu pretinieku 2 reizes tomēr nav tik interesanti kā 6 dažādiem pretiniekiem vai 8 dažādiem, kā tas būtu Eiropas līgas fāzē. Tā kā viss būs kārtībā, un kā jau pareizi minēja RFS, pieredze RFS pirmais starts šajā formātā arī ātri visus apmācīs, bet tagad jau 4. vai 5. stūrstiens šajā puslaikā Santa Coloma nepieklājīgi bieži tieši no tā labā flanga, kur Petrs Marašs aizsardzībā spēlē. Nopelna stūrus. Jā, kārtējs centrējums. Soda laukumā seko atkal tāds mērķis centrējums. Šoreiz gan tajā mērķī, kur bija 2 RFS spēlētāji. Un pretusrukam Sodis Šārija, Rīpina Bumu un atkal Viktors Osuago skrien. Atkal arī Mārtiņš Čigurs diezgan augstā pozīcijā, arī Ikaunieks. Osuago pats pāripina Bumu, Deviņš pats sit, lai gan te bija iespēja pāripināt Čiguram vēl labākā pozīcijā. Tomēr šoreiz Viktors Osuago izvēlējās būt sautīgs un pats tikt pie vārtu guma. Neizdevās panākt 8-0 šajā prettriecienā. Jā, šis Osuago lēmums pilnībā pretēji tam, ko redzējām visas spēles gaitā, par šo draudzīgo uzbrukuma kolektīvu, par ko mēs nereiz vien esam sacījuši šīs pārraides laikā. Pirmoreiz tā egoistiski nospēlē kāds no RFS uzbrucējiem. Skaidrs, ka bija viņam tas lielais kārdinājums, jo viņš veica skaistu reidu, piemānīja pretinieku, noguldīja vienu otru. Un faktiski jau sitiena pozīcija uzbrucējiem, kāpēc nesist. Bet tieši tā, pilnībā piekrītu, ka vajadzēja izripināt tālāk Mārtiņam Čiguram un viss būtu šokolādē. Arī Jānis Ikaunieks tur labu reidu veicu. Šeit satraumējies viens no andoriešu spēlētājiem, bet ir jāskat uz priekšu. Jānis Ikaunieks arī Osuago blakus. Ikaunieks mēģināja pats apspēlēt vai arī sagaidīt kādu, neizdevās. Šeit droši vien jāsat bumbu Sancenšiem ārā. Tieši to arī dara Andoras spēlētāji. Turklāt sit bumbu tik ļoti tālu uz priekšu, lai RFS nebūtu iespējas to bumbu atkal kaut kādā veidā tikt un mēģināt uztaisīt spiedienu uz Santa Coloma vārtiem. Maiņas ir uztaisītas abām komandām jau pa 5, līdz ar to, ja nevarēs turpināt maču šis spēlētājs Jusefs Elgazoe, tad būs mazākumā jāpabeidz duelis Rīgā Union Esportīvā Santa Coloma. Katalāņu valoda, gan spāņu var nedaudz atšķirties tā. Izruna tas tādas valodas nianses. Priekšā būs kipriešu, grieķu valoda, kur būs jāpierod arī pie rakstības, nebūs viegli tulkojot materiālus no ārzemju medijiem par RFS. Tas jau gaidot dueļus pret Apoelu. Par atbildes spēli gan nav precīzi zināms datums, jo Kiprā ir vairākas komandas Eirokausos, varbūt tur arī kaut kas pārklāsies, bet provizoriski tā spēle tomēr varētu notikt 29. datumā Nikosijā, Kipras galvaspilsētā.
Vēl par rekordiem runājot atsevišķās spēlēs, pieminējām Mihaila Mihola pa 5 gūtos vārtus. Tas notika 8-0 uzvarā pār Luksemburgas komandu 1999. gadā. Ar šādu pašu 8-0 rezultātu 2004. gadā Ventspils sagrāva Fērusalu komandu B78. Tā kā 8-0 ir šis rekords, kurš ir sasniegts 2 reizes. RFS pievienojot vēl vienus vārtus, kļūtu par šī pulciņa dalībnieci, par 3. Latvijas komandu, kurai izdevies ar šādu rezultātu uzvarēt. Bet tam ir nepieciešami 8. vārti. Vai 2 vēl goli, 9 un 8 un 9, kas būtu absolūti jauns rekords Latvijas klubu vēsturē. RFS visu laiku graujošākā uzvara visos turnīros ir bijuši Latvijas kausā 2018. gadā par Limbažiem. Limbažijā šobrīd viena no 2. līgas pastarīšiem, bet toreiz 2018. gadā Limbažnieki aizcīnījās līdz Latvijas kausa 8. finālam. Un tur piekāpās RFS ar 0-15. 0-10 Tukums piekāpās RFS virslīgā. Arī leģendārajā spēlē, slavenajā spēlē vienīgais 0-10 modernajos laikos, pēdējo 15 gadu laikā. Tagad arī Kristapa Borziņu mēs redzam, viņš skatās ļoti labā noskaņojumā ar draugiem šo maču. Jā, plusiņš mūsu spēles režisoriem, bet RFS turpina vēl uzbrukt. Fantastisks rezultāts, un tagad ar vēl lielāku humoru varam atskatīties uz Viktora Morusa teikto, ka šī komanda virslīgā cīnītos par trīnieku. Un Jelgava 0-7 piekāpās RFS. Te vēl jātiek līdz šim rezultātam Santa Coloma komandai. Jelgava komanda, kas ir nonākusi virslīgas pēdējā vietā. Un te nesportiski spēlē viens no aizsargiem. Bet kādā veidā ignorēt to tiesas grūti sacīt. Mūsēja arī īpaši neprotestē, zinot rezultātu un pretinieku potenciālu. Jā, par protestu vēl kādu dzelto kartīti var dabūt tagad. Osvāgu paripina bumbu Ikauniekam. Ikaunieks griežas. Nav vērti viņam sīst atpakaļ bumba Viktoram Osvāgu. Osvāgu driblā iziet cauri, bet nedaudz pasaudē šeit bumbu. Un arī līdzsvaru vienlaicīgi pasaudē Viktors Osvāgu. Osvāgu visvairāk šovu taisa pēdējās minūtēs. Gan pendula nopelna, gan šeit izskrēja pats izdomājis sīst, gan šeit. Bet arī jāizceļ, ka Hardi Prenga tagad noceļ bumbu pretinieku komandas uzbrucējiem, izsit to uz priekšu, citādāk te būtu izgājis pretī vārtiem. Fabris Sondo šajā mačā bez seiviem. Neviens sitiens vārtu rāmī nav bijis. Manuprāt, tu kļūdies tieši, kad tu devies uz studiju. Viens sitiens bija pa pašu vārtu vidu. Labi, jā, to es tiešām neredzēju. Tas bija pirmā puslaika kompensācijas laiks. Tur bija bloķēts sitiens, ko bloķēja Žiga Lipuščeks, un tad atkārtots mēģinājums ārpus soda laukuma. Ļoti viegls sitiens, bet tomēr statistikā tam ir jābūt. Bet tas arī vienīgais. Jā, turpinās spēle, 87. minūtē. Šobrīd sajūta, ka nav līdz galam RFS motivēta vēl kādus vārtus gūt. Tas 7-0 ļoti silda sirdis. Un Santa Coloma toties atkal reids. Lai gan īstenībā virslīgā pa brīdim RFS tieši skaistus punktus māk pielikt 90. minūtē arī pret Grobiņu. 90. minūtē Jānis Ikaunieks raidīja bumbu vārtos. Pret Liepāju atceros arī ar pēdējo sitienu, šķiet kaut kas arī iesta vārds. Tā kā virslīgā ir šāda pieredze, ka pēdējais uzbrukums pēdējā minūtē kompensācijas laikā vai pamatlaikā RFS uztaisa. RFS samotivējas un izdara. Jā, pēdējās minūtes redzam, ka pat diezgan zema nosēdusies RFS komanda. Varbūt pataupīt enerģiju, varbūt pravilcināt, bet paaicināt pretinieku pie sevis un aizskriet pretuzbrukumā. Bet varbūt gluži vienkārši kaut ko uzturnēt jaunu. Lūk, un Šārija nospēlē presingā, apzog pretinieku, tur viņu Sansensis. Un te, manuprāt, ir jārāda dzeltenā kartīte, bet šis, starp citu, ir futbols, kuram jau ir dzeltenā kartīte. Tas pats Elga Zuji, slavenais dzelteno kartīšu meistars, šeit flirtēja ar noraidījumu Eirokosu mačā. Tas, starp citu, būtu ļoti būtiski viņam, jo tad viņš izlaistu spēli vai nu pret Vikinguru vai Tallinas Flora izšķirošajā play-off spēlēs. Pirmajā vismaz spēlē par iekļūšanu pamatturnīrā Konferences līgā. Būs jāspēlē vēl 2 mači Igaunijā vai Islandē. Santa Coloma komandai joprojām ir iespējas par pirmo Andoras komandu vēsturē, kas spēlēs Eirokausa pamatturnīrā. Andora viena no 6 valstīm, kas nereiz nebija pārstāvēta pamatturnīrā. Odišārijā šeit apstrādā bumbu pārāk ilgi. Un izsit viņam to galu galā, bet sitiens no distances. Sācat Vārtsargs priekšā šeit, kas tas par izklaidēm, bet tomēr līdz Mārtiņam Ķiguram bumba tā arī netiek. Un Vārtsargs Juanpe Navarro sit bumbu uz priekšu, lai gada te pieļaut ne bez streseņa. Viņam sanāca un arī aizsargam, kurš tur bumbu apturēja un atspēlēja atpakaļ. 89. minūte jau sāksies, un tomēr RFS vēl izveido kādus momentus, diezgan daudz sitieniem. Man liekas, ka ap 20 noteikti varētu būt visas spēles garumā. Arī Vārtsargs tika nodarbināts momentu uzbrukumi, vārtu gūmi, viss, kas ir nepieciešams. Un
Pilnīgi dominants. Atgādinām, ka rīt Audai būs mačs pret Drita, pret Kosovas komandu. 9 vakarā cerams, ka būs iespēja vērot tiešēdē. Pagaidām vēl pārunas notiek. Cerams uz pozitīvām beigām šim pārunām. Ja būs, tad informēsim arī, protams, sportcentrs.com mājaslapā. Un rīt tātad Audai ir vai nu jānosargā, vai pat jāattīsta tas pārsvars, kas tika iegūts Rīgā par Kosovas vienību. Līdz 90. minūte iesāksies vēl viens no pēdējiem Santa Coloma uzbrukumiem. Labi kustina bumbu viesi, pat, es teikšu, tā ļoti simpātiski to izdara izgājiens, jau gandrīz 1-1. Tomēr aizmugara jāatļauj spēlēt, jo bumba pie RFS, un tieši to arī parāda galvenais tiesnesis, ka ir bijusi aizmugara, bet varat turpināt. Un Dmitrijs Zelenkovs atspēlē atpakaļ Ķiguram. Jautājums par kompensācijas laiku varētu arī drīzā spēle beigties, un 8. vārtus iespējams nesagaidīs. Bija pa 2 pauzēm maiņām. Katrai komandai nebija tiešām daudz šīs pauzes arī puslaika gaitā, tik cik uz gūtajiem vārtiem. Tur arī vienā epizodē vēl bija nepieciešama palīdzība vienam no spēlētājiem. Un tas arī viss, tāpēc varbūt arī 1 minūte simboliski tiks kompensēta, jo šajā duelī, šajā mačā viss jau sen, kā ir skaidrs, pat teikšu, ka 2. minūtē bija skaidrs pēc Jāņa Ikaunieka vārtu guma. Tas noņēma kaut kādu spriedzi, kaut kādas bažas, un viss bija ļoti, ļoti pozitīvi. Būs kompensācijas laiks. Tagad spēles 4. tiesnesis ir gatavs parādīt, un pat 3 minūtes salasās par šīm pauzēm maiņām. Un arī par to, ka bija nepieciešama palīdzība vienam no Andoras komandas spēlētājiem. Vēl tur penduli nedaudz pārbaudīja var. Tāpēc 3 minūtes, lai gūtu 8. vārtus, lai gūtu 10. vārtus 2 spēļu summā, lai pievienotos elitārajām klubiņām, kur ir Ventspils un Skonto, 2 Latvijas komandas, kuras bija pratušas gūt 8 vārtus Eirokausa mačā. Tātad RFS ir nedaudz pat jāpasteidzās tagad, izspēlējot pozicionālo uzbrukumu, kamēr Santa Coloma pilnā sastāvā savā laukuma pusē. Mārešs palaiž bumbu Ķigors, Viktors uz Svāgu, atpakaļ Ķiguram nešķiet ir Ikaunieks. Ikaunieks mēģināja atgriezt bumbu, viņš redzēja, ka tur ir Mārtiņš sodlaukumā blakus. Skaista būtu sanācis, bet nesnāk ar papēdīt trāpīt pa bumbu Jānim Ikauniekam. Ar to šī iespēja ir izšķērdēta un būs jāgaida, kamēr Andoras komandas vārdsargs ļoti ilgi ievadīs bumbu spēlē. Tepat tiešām galvenajam tiesnesam būtu jāpasteidz Juan P. Navarro, komandas viens no 2 vārdsargiem, kuri spēlē regulāri uz maiņām gan čempionātā pagājušā sezonā, gan arī Eirokausos šajā sezonā. Te viens, te otrs, te Juan P. Navarro, te Aleks Ruijs spēlē, redzējām pirmajā mačā Andorā. Ceļš arī iekustināts centrālo tribīnu RFS līdzjūtēji. Šodien kupā skaitā ar labām emocijām. Labi laikapstākļi arī tas viss nāk kopā. Te ļoti ilgi jau vārdsargs bumbu cenšas ievadīt. Man liekas, jau vismaz pusminūti viņš šādā veidā ir nositis. Kur ir nevajadzētu būt nekādai pārbaudē. Jā, vienkārši ir iespēja to bumbu paripināt. Viņš to arī ripina uz priekšu. Un nesteidzas sist tikai tagad. Viktors Svāgu atskriena presingā. Atskriena, lai šo bumbu nospēlētu. Vārdsargs piespiest viņu to darīt. Beigās sanāk pat precīza piespēle dzeltenu melnajiem. Varbūt pat uzbrukums labi izspēle uz kreiso mālo. Vai sakos sitiens no distances, jo šī komanda bieži sit no attāluma. Arī pirmajā mačā to redzējām. Sako vēl viena piespēle uz labo flangu tagad jau. Šārie nesnāk viņam bumbu atņemt. Tālāk to cenšas darīt Rašids G, un tas sanāk. Tas sanāk Gambietim, pēc tam Odišārie nogās, un laiks vienam uzbrukumam RFS teorētiski vēl varētu būt, bet izskatās, ka sevišķi liela steiga Petram Marešam, 7. vārtu autoram šajā mačā nav. Marešs tomēr sit uz priekšu, Osuagvo apstrādā bumbu, jā, būs laiks uzbrukumam Osuagvo, Ikaunieks Osuagvo, un atvaira Juan P. Navarro. Ikaunieks, Mārtiņš Ķigors bija aizmugurē tāpat kā Osuagvo. Ikauniekam pašam te bija iespēja izšķirt, bet viņš izvēlējās būt nesautīgs, atdot piespēli, un ar to izskatās, kā arī viss, ka neizdosies RFS gūt 8. vārtus. Bet pieļauju, ka tas ir mazākais, par ko bēdāsies kāds šajā brīnišķīgajā Eiropas līgas vakarā Rīgā.
Izceļ bumbu Vārtsargs, un tagad oficiāli RFS komanda šoruden spēlēs vai no Eiropas līgas, vai no konferences līgas pamatturnīrā. Šomēnes 2